Labvakar, cienījamie ratiņu basketbola līdzjutēji. Šobrīd atrodamies Cēsīs, Cēsu ģimnāzijas sporta kompleksā, kur tiks aizvadīta pēdējā starptautiskā ratiņu basketbola Cēsis kausa 2015 spēle, kur tiksies VEF Rīga Latvija un Baski Nevastārs Sanktpēterburga Krievija. Šobrīd gaidām, kādi tad būs pamatsastāvi, bet turnīra tabulā principā šī spēle neko vairs īpaši ietekmēt nevar, ja nu vienīgi prestižs, kas ir ļoti svarīgs. VEF Rīga pēc neveiksmīgi aizvadītās spēles pret Baltkrievijas komandu vajadzētu VEF Rīgai parādīt raksturu un mēģināt cīnīties ar ļoti spēcīgo Sanktpēterburgas komandu. Spēli tiesās starptautiskās kategorijas ratiņbasketbola tiesnesis Armands Immers un nacionāla kategorija Girts Boks. Savukārt vēl turnīrā piedalījās ļoti svarīgi un teicami tiesneši, kas aizvadīja iepriekšējās spēles ar visu to labāko savu meistarību. Tas bija starptautiskās kategorijas ratiņbasketbola tiesnesis Kaspars Iesaliņš un nacionālās kategorijas tiesnesis Mikus Jākapsons. Tā, tagad esam laukuma centrā un Armands Immers iemet centrā un šobrīd Kārlis Gabrānovs uzreiz met 3 punktu un tas ir sākums. Tas ir sākums, cienītie ratiņbasketbola līdzjutēji, tas ir sākums 3-0. Tas ir tikai par labu. Pamatsastāvā spēlē Agris Lasmans numur 10, Ilgonis numur 13, Gabrānovs 15, bet uzreiz jau Baski atbild ar precīzu izgājienu pret mūsu aizsardzību. Tāpat spēlē Ansis Bērziņš numur 7 un Dmitrijs Rukavišņikovs numur 4. Savukārt Baskiem pamatsastāvs ir sekojošais: Jarmoļinskijs Jevgenijs 78, numur 12 Pisarevs Sergejs, numur 18 Laikovs Vasilijs, numur 4 Boļšakovs Aleksejs un numur 99. Tas gan vairāk piemērojams Sveinam Gretskim, bet šoreiz viņš ir Poslančlinčenko Jevgenijs. Tātad varu pateikt to, ka Baski ir šajā turnīrā aizvadījuši 4 spēles, šī pēdējā, un viņi ir zaudējuši vienīgi zaudējuši Aliansei 67-72, pārējās komandas ir uzvarētas. Tā kā, turnīrā piedalās atkārtojas 6 komandas, 3 no Krievijas, 2 Sanktpēterburgas komandas Baski, un otra ir Nevski Alians, un trešā komanda no Krievijas ir Kriļija Barsi no Kazaņas, un tāpat piedalījās turnīrā Baltkrievijas izlasē un Draugiste Viļņa no Lietuvas. Tikmēr Kārlis Gabrānovs mēģina vēlreiz trīnīt, šoreiz pa īsu. Rezultāts 5-2 par labu VEF Rīgā. Nospēlēts 2 minūtes nepilnas. Un Agris Lasmans savāc atlikušo bumbu, Kārlis Gabrānovs virzās priekšu, viņam pretī veseli 3 torņi no Baskiem. Ansis Bērziņš mazliet neprecīzi bija jātrāpa tiešām grozā, bet Ansis Bērziņš, mūsu spēlētais no Alūksnes novada, aizmet garām, un Baskiem ir iespēja
tuvoties rezultātā, varbūt pat izlīdzināt. Šobrīd ir bumbu Jermoļinskis sadod garākajam spēlētājiem Boļšakovam. Boļšakovs mēģina mest, bet pret viņu Ilgonis. Ilgonis pamājas un vislielākais cīnītājs aizsardzībā šobrīd ir mūsu mazais motoriņš Ģīmā Rukovišņikovs. Tagad Gabrānovs jau ir uzbrukumā. Gabrānovs mēģina atrast garāko spēlētāju mūsu komandā Ilgoneku un Ilgonis atkal met garām. Šobrīd ir ļoti nepieciešams radīt tādu pārliecību par saviem metieniem, bet numur 18 ir soda laukumā un arī viņš aizmet garām. Numur 18 tas ir Laikovs Vasilijs, kas ir ļoti slaids puisis ar garām rokām. Kārlis Gabrānovs piespēlē Ilgonim, tāda bīstama, tur 4, viņam apkārt 4. Un viņš savā stilā izprovocē piezīmi ar savu milzīgo pieredzi gan basketbolā, gan ratiņbasketbolā. To viņš var un parāda, kā tas ir jādara jaunajiem puikām, kas sēž uz rezervistu soliņa BF Rīgas sastāvā. Tātad Galauts, Gabrānovs metīs, piespēlē Ekam, Gabrānovs met garām. Šobrīd veikli Poslačenko driblē, piespēlē Jermoļinskim un Bolšakovs aizmet garām. Dmitrijs Rukovišņikovs, mūsu leģionārs, kas spēlēja Itālijas klubā Dženovā šo sezonu. Tagad ir palīgi atbraucis uz Latviju mūsu bāzes komandai VF Rīga, kas ir un lieliski atkal Ilgonis. Jūs redzējāt, cik tehniski viņš paņēma un palūdza Boļšakovam sevi iebraukt un izdevās ļoti veiksmīgi. Tas nozīmē, ka tā ir piezīme un uzreiz minūtes pārtraukumu pieprasa viens no Krievijas izlases treneriem, Makējevs Andrejs. Veiksmīgi iesāktās spēles sākums ir VFam un savukārt Baski pagaidām klusē, jo nospēlētas 4 minūtes, viņi ir guvuši tikai 2 punktus. Šobrīd kaut kādas nesaskaņas pie sekretariāta galdiņa, bet skatīsimies tālāk, ko parādīs VF. Ilgonis Eks šobrīd vada pusminūtes pārtraukumu. Aigars Niklaus, komandas treneris. Un tagad komanda visi sastājās kopā un uzmudrinošs sauciens aiziet. Savukārt Baski Pēterburga. Domājams, ka noskaņosies uz spēli, kas būs mazliet savādāka. Viņi spēlēja daudz ātrāk basketbolu pirms tam, bet, protams, šī turnīra pēdējā spēle, 5. 2 dienās aizvarīt 5 spēles, tas nav joka lieta, un tāpēc arī šobrīd tas ritms spēlēja pazudis. Un tikmēr Ilgonis Eks gūs 2 punktus, rezultāts 7-2 vadībā VF Rīga, kad nospēlēts gandrīz puse no pirmās ceturdaļas. Jermoļinskis meklē savus garos, bet pagaidām visi ir nosekti. Jermoļinskis tāds interesants metiens un atkal Ilgonis izprovocē. Ilgonis Eks izprovocē jau 3. piezīmi uz sevi. Jā, tas ir liels aktieris. Tukuma Ērglis, mēs viņu tā iesaucām. Un šis moments, kad jau Baskiem ir 3 piezīmes, tikai pateicoties Ilgonim Ekam. Gabrānovs pāriet centra līnijai. Atrod Rukovišņikovu. Rukovišņikovs šobrīd meklē Ilgoni. Ilgonis ir atrasts. Ilgonis mēģinās vēlreiz. Tas metiens ir pusklusais. Pusklusais mazliet aizskarot stīpu, izlido autā. Savukārt Baski ievadīs bumbu no gala auta un
To izdarīja Pisarevs. Viņš atdeva bumbu Jermoļinskim. Jermoļinskis atrod Laikovu, un Laikovs ir precīzs. 4-7 vai 7-4. VF labā nospēlētas 5 minūtes pirmajā ceturdaļā. Gabranovs regulē kustību. Viņam tagad ir skaidrs, kādā veidā varētu apspēlēt šo meistarīgo komandu no Pēterburgas un rehabilitēties pa pēdējo zaudējumu publikas priekšā, ko mūsējie piedzīvoja pret Baltkrievijas komandu. Gabranovs Lasmanam. Lasmans ļoti tehniski savā stilā, kā agrāk. Mēs redzam agrāko Agri Lasmanī. Agris Lasmans gūs 2 punktus ar sodu un rezultāts 9-4. 1 sodametiens. Skatāmies. Tas ir precīzs. 10-4. Nospēlētas 5-36. Pirmajā ceturdaļā. Uzbrukumā dodas dzeltenie baski. Un Dmitrijs Rukavičņikovs paceļ roku. Viņš šobrīd tātad saņem piezīmi. To izteiksmīgi parāda Armands Imers, spēles tiesnesis. Savukārt nav šobrīd kam iedot bumbu, bet Pisarevs ir uz vietas. Pisarevs atdod Pošličenko, un Pošličenko neprecīzi. Savukārt Agris Lasmans paņem atlikušo bumbu, ļoti intensīvi cīnās. Es atceros bijušo Lasmanu, un viņš ir tāds pats, kā bija. Tikai, diemžēl es jau atkārtošos, ka Agrim šogad ir ļoti smagas savainojums. Viņš visu laiku viņu ārstē, un nākamnedēļ jau būs jāiet operēt. Bet nākamgad es ceru, ka atkal Lasmans būs atpakaļ Latvijas izlasē ratiņbasketbolē, varēs palīdzēt mums cīņā B grupā Eiropas čempionātā. Šobrīd Agris stājās uz sodmetienu līnijas, jo baskiem jau ir piezīme norma. Pirmais metiens Secen. Otrais metiens. Tas ir precīzs. Agris gūs savu 4. punktu un līdz ar to rezultāts 11-4. Par labu VF Rīgā Latvijā ratiņbasketbola komanda. Atkārtoju Cēsu Kaus 2015. Pēdējā spēle, kurā tiekās VF Rīga un Baski Ņevski Nevas Stārs. Tātad Ņevas Zvaigznes. Zvaigznes ir tiešām, jo tā ir bāzes komanda Krievijas ratiņbasketbola izlasēji. Šeit gan atšķirībā no Aliens nav neviena leģionāra. Lasmans atkal virzās priekšu, varēja arī nosvilpt, manuprāt, bet varbūt arī nē. Jo nedaudz aizķēra roku, uzbrukot Lasmanu pretinieks. Tagad uz dēļiem Ģima Rukavičņikovs. Ilgons Eks rāda, kad jāmaina. Kaut kas ir noticis ar roku. Viņu maina Kristians. Kristians Golubjevs, mūsu jaunā zvaigznē. Teiksim tā, zvaigzne perspektīvā. Numur 8, numur 78 savukārt piespēlē Boļšakovam. Boļšakovs met garām. Bumba tiek atdota VF Rīgai, jo 99. numurs Poslaņičenko bija uzbraucis uz līnijas. Ilgonis Eks saņem piezīmi par. Šobrīd es konsultējos ar saviem kolēģiem tiesnešiem. Tātad vēlreiz kaut kas notiek starp tiesnesi un Ilgonu Eku. Armands Imers piešķir piezīmi Ilgonim, bet par ko es īsti nesapratu.
Tātad vai nu gribēja, jā, labi, bez komentāriem. Tātad 78. numurs Jermoļinskis. Jermoļinskis sadod bumbu Laikovam, un Laikovs precīzi gūs 2 punktus. 8-11. Skatoties no Baski 11-8. Rezultāts pa labu Vefam. Kārlis Gabranovs 3 punkti. Diemžēl nav, bet pats Kārlis cīnās. Un bumba paliek Baski Ņevastārs. Baski Ņevastārs ievada bumbu no gala līnijas. Ar to driblējās saspēles vadītājs Jermoļinskis, 78. numurs. Tālāk piespēle Bolšakovam. Bolšakovs met garām. Ilgonis mēģina provocēt. Kaut kas tur viņš ir pārāk uzvilcies. Pārāk uzvilcies ir Ilgonis Eks. Un atkal, kā var šitā iedot bumbu? Precīzi, tā dzeltenā krāsa, nav nekāda daltoniņa mūsu puikas. Jā. Rezultāts ir 10-11. Man liekas, jāpaņem minūte. Minūte vajadzētu paņemt, jo vienkārši jānomierina Ilgonis Eks pirmkārt. Otrkārt, taktiskais zīmējums tagad ir izjūts. Taktiskais zīmējums ir izjūcis, un Kārlis Gabranovs vada saspēli. Tagad piezīmēm Bolšakovam Aleksējam numur 4. Šobrīd tāds neliels apjukums ir komandās, un tomēr minūtes pārtraukums seko. To pieņem lēmumu Aigars Miklaus, Latvijas komandas treneris. Tātad šobrīd reklāmas pauze. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Javieris Bardems un Idris Elba. Filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. martā. Dzīve kļūst arvien piepildītāka un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Atgriežamies Cēsīs starptautiskā ratiņbasketbola turnīra Cēsu kausa 2015 pēdējā spēlē, kurā tiekās Baski Ņevastārs pret VF Rīga pēc minūtes pārtraukuma. Kārlis Gabranovs izpildīs 2 sodmetienus. Rezultāts ir 11-10 vadībā VF Rīga. Pirmais metiens. Grozam secen. Agris Lasmans uzmundrina savu komandas līderi. Otrais metiens. Tas ir precīzi. 12-10 plus 2 Vefam. Bolšakovs ievada no gala līnijas. Piespēlē Laikovam. Laikovs ļoti eleganti driblē pāri centra līnijai. Nav kam atdot, bet tur arī Ansis Bērziņš nopelna piezīmi. Tā viņam ir pirmā piezīme, bet piezīmes sāk krāties arī VF Rīga, viņiem 3. No sākuma tikai Baskiem bija 4, tagad 5. Tātad Jermoļinskis. Ilgi ar bumbu, ilgi. 3 sekundes paliek. Jāiztur. Bumba atlec, cīnās Kristians. Kristians neuzspēja un Bolšakovs gūs 2 punktus. Rezultāts neizšķirts. 12-12. Kad paliek minūte 15, rezultāts ir tāds pats kā sākumā neizšķirts, tikai ar punktu bagāžu 12-12. Visu pirmo ceturdaļu vadībā bija Vefs. Tagad iniciatīva atdota ir Baskiem un Agris Lasmans aizmet garām. Bet nesaprotās Bolšakovs ar Jermoļinski. Tikmēr Kārlis Gabranovs bija nokritis. Tātad diskusija atkal tiesnešiem. Domāju, ka mazliet jānomierinās visiem mūsu džekiem, jo ir nedaudz uzvilkušies. Šobrīd kaut kas tātad galauts.
paliek 59,6, 12, nešķirts. Sānauts, piedodiet, Gabrānovs izmet. Lasmans, metiens no distances, nedaudz garām. Poslaničenko virzās ļoti ātri uz priekšu, bet tā reāli atdot nav kam. Tagad Ilgonis Eks pārtver bumbu, izlasa spēli un tā rezultātā uzbrukums tika pārtraukts. 12 sekundes paliek uzbrukumā Baskiem. Nevastārs Poslaničenko no vidējās distances. Meklēs Laikovu. Laikovs saņem bumbu. Laikovs met garām. Ilgonis Eks atlikušo bumbu savāc. Un piespēle Agrim Lasmanam. Lasmans. Kārlis Gabrānovs. Driblē bumbu uz priekšu. 5 sekundes. Komandas beņķis sauc un klusēs metiens. Ilgoņeka izpildījumā. Laikovs. Pīsarevs pamaiņas Lasmans un Kārlis Gabrānovs saņem piezīmi uzbrukumā. Abi ar Lasmanu viņi mēģināja izveidot tādu aktīvu presingu, bet rezultātu tas nenesa. 3 sekundes paliek šajā ceturdaļā. Pirmajā rezultāts 12 metiens pienā. Metiens pienā, bet pirmā ceturdaļa beigusies. Rezultāts 12. Aizejam reklāmas pauzītē. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Javieris Bardems un Idris Elba. Filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. marta. Vai tu zini, kas ir bailes? Šovasar tu satiksi vīrus, kuriem bailes ir svešas. Šie vīri pazīst tikai vienu. Cīņu līdz galam par katru laukuma centimetru. 12. jūnijā Eiropas čempionātā atlases spēle. Latvijas futbola izlase pret Nīderlandi. Biļetes uz Latvijas-Nīderlandes futbola izlašu dueli pārdošanā no 10. marta biļešu servis.lv. Pirmajiem pircējiem puscena. Dzīve kļūst arvien piepildītāka, un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Mēs turpinām reportāžu no Cēsu ģimnāzijas sporta centrā. Rezultāts spēlēs, kur tiekās VF Rīga Latvija pret Baski Ņevastārs, ir 12 pēc pirmās ceturdaļas, un komandas atgriežas laukumā. Baski tātad ir Laikovs, Poslaničenko, Jermoļinskis, Pīsarevs un Bolšakovs. Savukārt VF Rīga, Lasmans, Golubjevs, Bērziņš, Eks un Gabrānovs. Metiens garām, Poslaničenko izpildījumā. Savukārt bumba atleca un neveiksmīgi atcitās pret Kārļu Gabrānovu riteni. Izgāja autā, tagad atkal Baski var turpināt uzbrukumu. Poslaničenko atdod Laikovam. Laikovs ir precīzs no vidējās distances un, man liekas, pirmo reizi šajā spēlē vadībā izvirzās Baski Ņevastārs. Ko es gribētu teikt par šo turnīru, ko organizēja Latvijas Paralimpiskā komiteja sadarbībā ar Cēsu novada domi, atbalstītāji Melnā kafija, jūs, tāpat arī citas kompānijas, ko jūs varat redzēt reklāmas pārtraukumos, kur tad atbalsta šo turnīru. Turnīrs, paldies Dievam, ir palicis dzīvs, neskatoties ar to, ka finansējums valstī ir diezgan
diezgan samazinājies paralimpiskam sportam, jo nākamgad ir paralimpiskās spēles un kopējais budžets paralimpiskai komitejai sastāv 250 000 eiro, kas it kā liekas liels cipars, bet tajā pašā laikā Latvijas paralimpiskajai komitejai ir 20 sporta federācijas un uz visu šo lielo federāciju skaitu tāda summa ir nepietiekama. Tāpēc arī ir prieks, kad tradicionālie turnīri gan ratiņu basketbolā, gan sēdvolejbolā, gan arī citos sporta veidos tiek organizēti, veidoti un visaugstākā līmenī. Tikmēr, kamēr es runāju par paralimpisko sportu Latvijā, tiek aizvadītas šīs spēles otrā ceturtdaļa, kur pagājis minūte 35, rezultāts 16-12 vadība aizvirzījušies Baskiņeva stars no Sanpēterburgas. Tikmēr Ansis Bērziņš kārtējo reizi šodien ir uz dēļiem jau 11. Bet nu tas tā. Tur nav vainīgs viņš, bet nestabilitāte ar ratiņkrēslu tehniku. Tagad Gabranovs sado Ekam. Eks Gabranovam, Gabranovs mazliet pa īsu. Varbūt vajadzēja mazliet paiet zem groza un tad izvirzīt savu āķu metienu no labās, kas viņam ir spēcīgā puse. Bet nu tas tā. Jermoļinskis atdod Laikovam, Laikovs, Eks mājas viņam, bet Laikovs aizbēd garām. Nu, labi. Arī atlēkošo bumbu savāc mūsu komanda Lasmans Sagris, kurš ir, man liekas, dabūjis otru elpu. Nezinu, ko viņš tur būs ģērbtuvē saņēmis no fizioterapeita. Gabranovs 6 sekundes 5. Agris Lasmans. Nu, bišķi pa stipru. Agrāk viņam nebija iepriekšējās spēles nevarēja aizmet līdz grozam. Tagad jau bišķi tālāk pa grozam. Tā kā nu vajadzētu noregulēt to mērķi. Savukārt arī Baskiem neveiksmīgs Jermoļinski metiens. Un tagad Gabranovs ar Lasmanu divatā. Nu, vai tad tiešām uzbrukuma piezīme? Gribu apskatīties šo žestu. Numur 15, Kārlis Gabranovs ir ieskrējis. Jā, 78. numurā Jermoļinski. Es nezinu, varbūt nē. Diskutējums jautājums, bet tā epizode ir pagājusi, un tagad Baski dodas uzbrukumā. Vefam 3. Nu, atpakaļ atdod Armands Imers šo piezīmi. Nu, prasti runājot, bet vienkārši runājot, piezīme ir piezīme. Tur jau vairāk neko no protokola neizdzēsīs. Un rezultāts ir 12-16, Vefs -4. Gabranovs Lasmanam, bet Laikovs ir labs aizsardzībā ar savām garajām rokām. Es vienmēr skatos uz šo puisi ar tādu skaudību, kad viņš varētu spēlēt Latvijas izlasē sēdvolejbolā ar savu garo ķermeni un garām rokām, bet tas arī, lai paliek šoreiz ārpus kadra. 6:45 jāspēlē otrā ceturtdaļā. Vef 12 ir iestrīdis. Mēs nevaram jau 3 minūtes un 15 sekundes gūt grozu. 4-0 šī ceturtdaļa pagaidām pa labu. Boļšikovs palielina starpības 18-12 plus 6. Nu, vajadzētu atkal to minūti paņemt, manuprāt, jo kaut kas ir jāmaina. Es tikai nezinu, kas notika Ģimaru Krišņikovu, vai viņš savainoja roku vai kā, bet tagad labi piespēle Lasmanam. Šobrīd Eks ir izslēgts no spēles, var teikt. 6 sekundes, 5. Lasmans, Agris Lasmans, 14-18. Kad jāspēlē 6 minūtes otrā ceturtdaļā, Vef Rīga samazina un beidzot atklāja rezultātu arī otrā ceturtdaļā savējo. Tagad 4-3 vairākums Baskiem. Un vienkārši Poslaničenko, 99. numurs, gūst grozu. Rezultāts 20-14. Gabranovs.
veiksmīgi, pagaidām veiksmīgi, bet Ilgons Eks ir izslēgts pagaidām no spēles. Nu, tagad viņš saņem bumbu. Un garais Boļšakovs viņam traucē. Nu, 4 sekundes jāmet Ilgonu, vairāk variantu nav. Ir precīzi. 16-20 jāspēlē 5 minūtes 10 otrajā ceturdaļā. Vadībā Baski, Nevastār, bet Vefs tagad ir atkopies pēc tāda šoka neliela. Un cik skaisti 99. numurs Posloničenko izgāja cauri mūsu aizsardzībai, bet pēc tam bija jāatgriežas atpakaļ. Piespēle bija Boļšakovam. Boļšakovs kā milzīgs tornis nostājies mūsu aizsardzības zonā un gūst vieglus punktus. 22-16. Gabranovs atdod Ilgonim Ekam. Pazaudēja Ilgons un uzreiz saņem piezīmi. Nu, emocijas pārāk virmo šodien šajā spēlē Ilgoņa Eka izpildījumā, jo jau pirmā ceturdaļā bija diskusija ar tiesnešiem. Jā, viņš grib pierādīt to, ka iepriekšējā spēle nebija veiksmīga, bet pagaidām daļēji tas izdodās, varētu teikt, pa 50%. 16-22, Befs aizsardzībā, Laikovs met un Ilgons Eks savāc atlikušo bumbu. Iedod Kristiānam, Kristiāns cīnās līdz galam. Mazliet pietrūk jaunajam censonim, 18-gadīgajam puisim no Raiskuma internāta skolas. Viņš pabeidz šogad un tagad cīnās laukumā Rīga VF sastāvā starptautiskā ratiņu basketbola turnīrā Cēsu Kaus 2015. Tikmēr Jermoļinskis gūst 24. punktu un pamazām Nevastārs Baski sāk atrauties. Tas būtu jāņem vērā komandas trenerim un jāpaņem minūte. Bet cik reizes var to atkārtot? Un tagad veiksmīga epizode. 19-24. Piespēle ir neveiksmīga un tagad Ilgons Eks dod piespēli Gabranovam. Gabranovs virzās uz priekšu. Otrajā ceturtajā jāspēlē 3:30. Kārlis bišķi, ne bišķi, bet daudz sasteidza. Vajadzēja tomēr izspēlēt tāds sasteigtie metieni pret šo komandu. Ja viņi precīzi ir ok, bet dotajā mirklī es domāju, ka ir jāspēlē vairāk uz saspēli. Un arī labi aizsardzībā jānospēlē. To dara Ilgons Eks. Oi, cik būtu veiksmīgi bijis, ja vēl kāds palīdzētu tajā pusietē. Kristiāns apjūcis, aizgājis uzbrukumā. Tagad mēs esam mazākumā, 4-5. Kristiāns uzspēja. Vēl 15 sekundes uzbrukumā Baskiem Nevastār. Piespēle Laikovam. Laikovs. Ilgons Eks viņam traucē. Un tomēr Laikovs ir precīzi 26-19 plus 7. Atkal atraujās Baski Nevastār. Gabranovs, kāds mūsu spāņu grenadieris, leģionārs, šogad aizvadījis spēles Spānijas čempionātā. Tagad virza Latvijas Vefrīga komandu uz priekšu. Ilgons Eks būs jāmet 5 sekundes. 4. Vienā garām. Laiks iztecējis. Ilgons joprojām ir uzvilcies. Visu laiku tiek runāts ar tiesešiem. Tas nepalīdzēs šajā gadījumā. Un vajag nomierināties un spēlēt racionāli, pozicionāli un precīzi. Jermoļinskis pārved bumbu uz VF laukumu. Oi, kas tad? Blokšots. Burtiski kā vārdsargs izvelk ar laveni. Tā Kārlis Gabranovs šobrīd atcita no augšējā devītnieka bumbu. 99. visu laiku viņam ķeksē, bet 12. numurs Pisarevs, Sergejs Pisarevs saņem personisko piezīmi, jo Pisarevam tā ir piezīme, kura, ja skatos sekretariātu, man nepalīdz šajā gadījumā labi, iztiksim bez tā. Gabranovs Lasmanam. Lasmans met un tehniski numur
78. Jermoļinskis saņem piezīmi. Tas bija sitiens galvā. Sitiens galvā, kā hokejā, vai es nesapratu īsti to žests. Tā tad, jā, sapratu. Man paskaidroja mūsu labākie tiesneši, ka tas ir joks, protams. Agris Lasmans gūst 19. punktu Befam, bet -8, minūte 46 līdz 2. ceturtais beigām. Atvainojot, tablo bišķi nokavēja, tad 20-26, -6, minūte 37. Pisarevs met un iemet. Tātad veiksmīgs metiens Sergejam Pisarevam. Gabranovs virzās uz priekšu un Laikovs pret viņu. Agris Lasmans. Metiens būs tāds izmisuma metiens, man liekas. Vajadzēja pagaidīt mazliet. Bet labi, kā būtu bijis, tā būtu bijis. Tagad Jermoļinskis atdod Laikovam. Laikovs pret Gabranovu. Protams, ka viņam auguma pārsvars. 28-20. Atvainojiet 30 pret 20. -10. Aizrīt pēdējā šīs ceturdaļas minūte. Cerēsim, ka otrajā spēles daļā Vefs saņemsies. Un Boļšakovs saņem piezīmi. Gabranovs beidzot tika līdz grozam, bet, diemžēl, metiens bija ar aizkavēšanos izdarīts un bumba neiekrīt grozā. Bet tagad to varētu izdarīt arī no sodmetiena līnijas. Pirmais metiens Kārlim Gabranovam. Tas ir precīzs. 21-30. Otrs metiens. Diemžēl tas iet seceni. Laikovs sadala bumbu ar Boļšakovu. Tagad dzeltenais piecinieks virzās uz priekšu. Mūsu četrnieks ir nostājies pie mūsu aizsardzības zonas, bet Laikovs atkal saņem veiksmīgu piespēli. Labi, kad garām Ilgonas Eks nav kam iedot. Tagad Gabranovs ir atklājies. Gabranovs virzās uz priekšu. Lasmans virzās, bet tagad Ilgonas metīs trīnīti. Ilgonas met trīnīti kā parasti šodien garām, bet Ansis Bērziņš ievadīs bumbu no gala auta. Gabranovs 14 sekundes, 12-13 līdz beigām. Kaut kas jāizdomā Kārlim tāds veiksmīgs, lai varētu iedot Ilgonim Ekam. Eks, pa ilgu, man liekas, Ilgon, ko tu dari tagad? Es nesaprotu, kāpēc tā? Es varu pateikt tikai vienu. Ilgonis Eks ir uzvilcies, un mēs gaidīsim trešo ceturdaļu pie rezultāta 21-30. Vef Rīga zaudē šobrīd Baski Devs Nevastārs. Paldies! Gaidām reklāmu!
Šobrīd atrodamies Cēsu ģimnāzijā, starptautiskā ratiņu basketbola turnīra Cēsu kausa 2015 pēdējā spēlē, kas principā neko neizšķir. Šobrīd var pateikt tikai to, ka Vefs Rīga zaudē 21-30 pret Baski Nevastār, kas nozīmē, ka Alianse Sanpēterburga ir uzvarējuši šo turnīru, kā pirmie, viņiem ir 5 spēles, 5 uzvaras, savukārt Baskiem šobrīd ir 4 spēles, 3 uzvaras, 1 zaudējums. Tāpat arī ir Kazaņas Barsiem tieši tāds pats turnīra stāvoklis, bet Baski ir uzvarējuši savstarpējā spēlē. Un līdz ar to Baski ir 2. vietā un Kriļa Barsi 3. vietā. Vef Rīga ir nodrošinājuši sev 5. vietu. 5. vietu, jā, jo draugisti palika 6. un Baltkrievi būs 4. Bet par to mēs vēl runāsim mazliet vēlāk. Tagad uzbrukumā devās Kārlis Gabrānovs. Bumba neveiksmīgi izšļuka no rokām un jādodas aizsardzībā. Aizsardzībā pret Baskiem, kas spēlē šajā 3. ceturdaļā sekojošā sastāvā numur 4 Boļšakovs, numur 78 Jermalinskis, numur 99 Poslaņičenko, numur 18 Laikovs un numur 13 ir iznācis māņu Kirilovs Anatolijs. Savukārt Vef Rīga spēlē sekojoši Gārlis Gabrānovs, numur 15, Agris Lasmans, numur 10, Ilgonis Eks, numur 13, Kristians Gulubievs, numur 8, Ilgonis Eks iemeta 2 punktus, 23-30, un 12. numurs mūsu 5. spēlētājs laukumā ir Elvis Urga no Dobeles. Tikmēr atbild ar precīzi metienu Jermalinskis. Rezultāts 32-23, -9. Un Kārlis Gabrānovs mēģina izprovocēt tā piezīme, bet neizdodās. Ilgonis Eks met garām. Kārtējo reizi. Šajā spēlē, diemžēl, Ilgonim nav tik precīzi metieni, kā gribētos. Tikmēr Kristians Gulubievs cīnās ar numuru 13 Kirilovu Anatoliju, lai aiziet aizsardzībā. Viņam tas beidzot izdodās. 20 sekundes uzbrukumā Baskiem. Laikovs atdod Jermalinskim. Saņem atpakaļ Kirilovs, bet neprecīzi. Agris neredz. Ilgonis pasteidzās. Laikovs piespēle Kirilovam. Kirilovs un veiksmīgi nospēlē Elvis Urga aizsardzībā. Izmanevrēja ar bumbu, lai gan bija uz robežas, kad varēja izbraukt no laukuma, bet tas nesanāca, paldies Dievam. Un Kārlis Gabrānovs piespēle Urgam. Lasmans ir precīzi, 25-32, -7. Tiek samazināts Basku Nevskija alianses pārsvars. Tajā pašā laikā aizsardzībā pārāk brīvi ļaujam izvērsties arī Poslaņičenko. Man liekas, mazliet pa tuvu piespiežamies grozam. Man liekas, es varu kļūdīties, bet tā ir. Visticamāk, ka plašāk tomēr jāspēlē aizsardzībā. Kārlis Gabrānovs iemet 2 punktus, 27-34, 7 punktu pārsvars saglabājās. Tagad Kirilovs pa labo malu. Un piespēle Boļšakovam. Boļšakovs met garām, Laikovs arī met garām, vēlreiz met garām.
Un tagad šoreiz bumba negribīgi, bet iekrīt Vefrīga grozā, kas nozīmē 36-27 plus 9. Nevastār Baski komandai, kad līdz 3. ceturtais beigām ir 6 minūtes 28 sekundēs. Lāgaris Lāsmans, groza apakš Kristiāns, Ilgonis Eks. Nu neiet Ilgonim šajā spēlē, nu neiet tie grozi neklausa. Boļšikovs viņu sēdz, tagad viņš netiek aizsardzībā. Arī Laikovs, Boļšikovs ievirzās kā kuģis Aurora mūsu aizsardzības zonā. Baski, Boļšikovs, bumba. Paliek Vefrīgai, jo pirmkārt beidzās uzbrukuma laiks, otrkārt no Nevski Baski Nevastārs spēlētāju rokām viņa aizgāja autā. Gabrānaus virza uzbrukumu caur Ilgonieku un 99. numuram Poslaničenko piezīme. Jāizpilda gala auts un 4. piezīme ir Poslaničenko. Tas ir laba zīme, jo principā Poslaničenko viens no tādiem atslēgas spēlētājiem, izņemot, protams, garos, un šajā gadījumā varbūt, kad iespējas, kad mums mazliet pastiprināsies uzbrukums. Lai gan mums, protams, pietrūkst šobrīd Dmitrija Rukovišņikova, kurš sēž rezervē. Tikmēr 2 punkti, Ilgonis Eks. 29-36. Poslaničenko dodas ātri uzbrukumā. Laikovs viņam seko. Elvis Urga pretī. Kirilovs Laikovam. Laikovs izmet no groza ārā. Bumba veiksmīgi atlet pie viņa vēlreiz. 2, 3, 3 reizes nedrīkst ļaut. Tas tāpat kā hokejā, kad nedrīkst ļaut atsist to ripu, raidīt vārtos vairākas reizes. Tāpat arī basketbolā ir jāsavāc atlēkušā bumba. Un tas ir tāds nerakstīts likums. Un tagad veiksmīga piespēle Gabranovs savu superāķi. Minūtes pārtraukums. Nevastār Baski. Rezultāts 31-38. Reklāmas pauzē. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Javieris Bardems un Idris Elba. Filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. martā. Dzīve kļūst arvien piepildītāka un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Atgriežamies Cēsu ģimnāzijas sporta hallē, kur risinās pēdējā ratiņu basketbola turnīra Cēsu kausa 2015 spēle, kurā tiekās Vefrīga Latvija pret Baski Nevastār Sanpēterburga Krievija. Rezultāts 38-31. Sanpēterburgas komanda domāja, ka tiesnesis viņiem aizmetīs bumbu līdz uzbrukuma zonai, bet tā nenotiek. Un tagad mēs redzam, ka izdāns laukumā ir Siķņikovs Dmitrijs, kas ir viens no komandas līderiem, 23. numurs. Vai tas ir žests, kad neapmierināta darbība par Boļšikovs, nezinu. Tagad Kirilovs met nesekmīgi. Agris Lasmans savāc atlikušo bumbu, pret viņu 2 uzreiz Baski, Kārs Gabrānovs, kas pa presingu un uzreiz, redziet, kā vilnis no Ņevas upes virsū Rīgas VF komandai un uzreiz rezultāts 40-31. Presings attaisnojās, 4 cilvēku vilnis pamaisīja Gabrānovam izdarīts precīzes piespēli un šobrīd atkal Kārlim ar Agri jādomā, kā tad apspēlēt dzelteno aizsardzību. Ļoti plaši aizsardzībā spēlē
Bet tajā pašā laikā bija tikko Elvis Urga viens pats atkal neuzspējām iedot piespēli. Tagad iedot piespēli Ilgonim Ekam. Ilgonis Ek met precīzi 33-40, kad līdz 3. ceturtdaļas beigām ir 3 minūtes 55 sekundes. Laikovs pret viņu Eks, bet pa zemu ir rokas. Es jau teicu, kad šim spēlētājam Laikovam ir ļoti garas rokas. Un tajā brīdī uzbrukuma piezīme fiksē Girds Boks. Es domāju, ka nebija, bet varbūt, ka bija. Nē, visticamāk, ka bija. Ja jau nosilpa, tad jau bija. Ja. 78. numurs saņem piezīmi Jermoļinskijs. Viņam, man liekas, arī jau ir 2 vai 3 piezīmes. Kārlis Gabranovs virzās uz priekšu. Diemžēl bumba izkrīt no groza un Jermoļinskijs atdod Sitņikovam. Sitņikovs uz priekšu Laikovam. Laikovs gūst piezīmi. Skatīsimies, ko rādīs Armands Imers. Nē. Tad Elvis Urga saņem piezīmi un 2 metieni jāizpilda Vasilijam Laikovam, Baskineva Stars Sanktpēterburga komandas vienam no līderiem. Pirmais metiens garām. (42-33). 43-33 plus 10 par labu Baskineva Stars. 3 minūtes, 17 sekundes līdz 3. ceturtdaļas beigām. Gabranovs atdod bumbu. Viņam principā viņi izšļuka. Viņš izšļucināja bumbu Ilgonim Ekam. Un savukārt Agris Lasmans piespēlē neprecīzi. Jermoļinskijs nomāna un aizved garām. Elvis Urga neuztver bumbu, bet nu jā, arī laukuma saimniekiem dažreiz ir jābūt veiksmei. Un tā atnāca ar šādu tiesnešu svilpi. Kārlis Gabranovs virzās pāri centra līnijai. Atrod Ilgonu Eku. Ilgonis viens mēģina uzreiz starp 3 dzeltenējiem gūt grozu. Aizmet garām. Elvis Urga arī garām. Veiksmīgi volejbols sitiens no Sitņikova puses un ātrs uzbrukums un nav variantu. Jermoļinskijs gūst kārtējo punktu 45-33, 2-15 līdz 3. ceturtdaļas beigām, -12. Nu, vai varēsim atvērt otru elpu VF Rīgai? Cerēsim. Tātad šobrīd 78 numurs Jermoļinskijs saņem 3. piezīmi, bet galautu izmet Kristiāns Gulubjevs. Agris Lasmans, metiens garām. Bija tas, kad Elvis Urga izkrita no ratiem. Šobrīd tad kāds būs tiesneša lēmums. Sānauts VF Rīgai, 9 sekundes vēl uzbrukumā ir iespēja. Kārlis nenoturējās tā līdzsvarā un pavirši izmeta autu, kas nozīmē, kad uzbrukumā atkal ir Krievijas komanda un 2 punktus beidzot gūst arī Sitņikovs. Bet pavirša spēle, kas nozīmē, ka tomēr turnīrs ir bijis smags. 5. spēle. Paguruši ir abas komandas pārstāvi, bet it īpaši komandas līderis Kārlis Gabranovs tomēr milzīga slodze. Es domāju, viņš praktiski turnīra laikā nenogāja no laukuma. Tagad Elvis Urga zem groza nebija pareizi novietojies zem groza, kad nepareizajā leņķī un neiemet šo 2 punktu metienu. Savukārt Poslaņičenko met garām
Un tagad Elvis Urga pamaisa Ilgonim savākt atlikušo bumbu. Jermoļinskis, Kirillovs. Kirillovs izšķirās pa metienās, bet garām. Un bumba šobrīd veiksmīgi. Tātad Kārlis Gabranovs viņam gan seko 3 uzreiz. Un Kārlis Gabranovs ir precīzs. Ar tādu savā raksturīgo pauzīti viņš izvilka to savu labo roku un ieāķēja bumbu grozā. Numur 99 ar bumbām Poslaničenko. Poslaničenko atdod Sitņikovam. Sitņikovs met garām. Gabranovs savāc atlikušo bumbu. Nu, Kristiāns jau aizskrēja, bet bumba viņu nenoķēra. Tagad vienkārši. Sitņikovs gūs 2 punktus. Maiņa Sanktpēterburgas komandā. Laukumā dodās numur 12 Pisarevs Sergejs. Un rezultāts 49-35. 24 sekundes līdz šī ceturtdaļas beigām. Agris Lasmans apgāžās. Gabranovs. ADV-kam. Eks dos atpakaļ. Nē, Lasmans. Paliek 8 sekundes, 7. Pagaidām nav risinājuma. Tagad āsa piespēle Gabranov. Gabranov nobloķē Laikaus. Un sekretariāts parāda, ka 3. ceturtdaļa ir beigusies. Rezultāts 49-35 par labu Baski Nevastār. Aizjām reklāmas pauzē. Uzvarēs tikai viens. Šons Pens, Javieris Bardems un Idris Elba filmas nolaupītā režisora jaunākajā asa sižeta trilerī Šāvējs. Kino no 27. marta. Vai tu zini, kas ir bailes? Šovasar tu satiksi vīrus, kuriem bailes ir svešas. Šie vīri pazīst tikai vienu. Cīņu līdz galam par katru laukuma centimetru. 12. jūnijā Eiropas čempionātā atlases spēle. Latvijas futbola izlase pret Nīderlandi. Biļetes uz Latvijas-Nīderlandes futbola izlašu dueli pārdošanā no 10. marta biļešu servis.lv. Pirmajiem pircējiem puscena. Dzīve kļūst arvien piepildītāka un iegūtās vērtības negribas zaudēt. Ja tev ir ko zaudēt, tev ir ko apdrošināt. Apdrošini savu mājokli un iedzīvi līdz 5. maijam un laimēji jaunas lietas savai mājai. Svetbank. Tūlīt sāksies 4. ceturtdaļa spēlē Baski Nevastār Sanktpēterburga Krievija pret VF Rīgā Latvijā. Rezultāts 49-35, -14 par sliktu Latvijas komandai, bet basketbols kā tāds jau ir foršs un ratiņu basketbols vēl jau vairāk. Komandas aizvadīja lielisku turnīru, lieliska organizācija, kā parasti Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte ir pacentusies, lai visiem ratiņu basketbolistiem ir komfortabli, ir laba sporta zāle. Savukārt Aigars Miklaus ir pacenties, lai Cēsu zeme labestīgi un labēlīgi sagaida mūsu viesus no Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas. Un savukārt turnīra tiesneši ir pacentušies par to, lai kvalitatīvs būtu basketbols, lai ierobežotu rupjību. Un par to ir pacentušies gan Mikls Jākapsons, gan Kaspars Ieseliņš, gan šobrīd laukumā arī Girds Boks un Armands Imers. Tātad, es šobrīd runāju par citām lietām, jo tāpēc, kad nekas tāds interesants nenotiek, bet tagad Elvis Urga. Jā, piezīmē Laikovam vai Poslaničenko? Gretzkim vai... Nē, Greckis Poslaničenko nesaņem.
5. piezīme Poslaničenko. Aleluja! Tātad esam vienu spēlētāju noraidījuši līdz spēles beigām. Līdz ar to nāk Boļšakovs atgriežas laukumā, numur 4. Tātad 3 centri. 3 centri un 2 mazie. Elvis Urgā met soda metienus. Pirmais metiens ļoti stiprs un garām. Otrs metiens. Arī tas ir par stipru un garām. Rezultāts nemainās. 37-49. 8-55 līdz 4. beigām. Jermaļinskijs. Boļšakovs. Metiens garām. Ilgons Eks. Agris Lasmans. Gabrānovs Kārlis. Nav, kas viņam palīdz. Lūdz blokus, bet bloku nav. Ilgons Eks. Kārlis Gabrānovs. Lāsa piespēle Urgam un Urgu uzbrauc gala līnijas. Bumba tiek atdota Baskineva Stars Sanpēterburgas komandai, kura dodas uzbrukumā. Laikovs. Neveiksmīgi met Jermoļinskis. Ilgons Eks atlikušā bumba. Piespēle, nu, teiksim tā, ne īpaši veiksmīgi, bet tajā pašā laikā pārējiem pār centram. Kristians Gulubjevs gandrīz centrauts, piedodiet. Ilgonis Eks. Ilgonis Eks. Kārlis Gabrānovs. Metiens garām, tikai tāpēc, ka viņam patraucē Laikovs ar personisko piezīmi. 2 soda metieni. Kārlis Gabrānovs. Mūsu Spānijas grenadieris. Pirmais metiens. Ir precīzs. 38-49. Otrais metiens. Ir precīzs. 39-49, 7-51,3 līdz šīs ceturdaļas beigām. 4. ceturdaļas beigām. Jermoļinskijs vada saspēli. Nav kam pagaidām iedot. Vefs Rīga ļoti labi tur. Un Laikovs tiek atbruņots ar garajām Ilgoņa Eka rokām. Te tāds rikošets. Tagad Elvis Urgā. Un Laikovs jau ir tajā pusē. Tas ir ātrums, to es saprotu. Jermoļinskijs. Boļšakovam. Eks pretī mazliet neveiksmīgi un bumba iekrīt grozā. 51-39, 7-05 līdz 4. ceturdaļas beigām. Lasmans virzās uz priekšu. Šobrīd variants Agrim ir vai nu iedot Gabrānovam, to viņš izmanto. Eks, Lasmans. Jā, nu neveiksmīgi sanāca, ka Lasmanam bija pretī pats garākais spēlētājs Sitņikovs un bloks šots. Boļšakovs met garām, Ilgons Eks saņem bumbu, iedod precīzi Pisarevam. Pisarevs atdod Jermoļinskim. Jermoļinskis atdod Sitņikovam un Sitņikovs met precīzi 53-39, mīnus 14, 6-18 līdz 4. ceturdaļas beigām. VF Rīga dodas uzbrukumā. Kārlis Gabrānovs pa īsu 3 punkti. Laikovs savāc atlikušo bumbu. Iedod Sitņikovam. Sitņikovs kā kreisers Aurora dodas cauri Latvijas komandas aizsardzībai. Te gan veiksmīgi nospēlē Gabrānovs. Un minūtes patraukumu ņem Aigars Miklaus, Latvijas komandas treneris. Kad paliek līdz 4. ceturdaļas beigām 5-48, rezultāts 39-53. Jāmeklē varianti, kā apspēlēt Basku Nevas Stars
spēcīgu aizsardzību, savukārt savu uzbrukumu veidošanā jāmēģina virzīt vai nu Gabranovs, vai nu Eks, bet šobrīd tādas īstas koncepcijas un skaidrības nav šajā jautājumā. 53-39 plus 14 ir vadībā Neva Star Baski. Minūtes pārtraukums ir beidzies. Abas komandas uzmundrinošie saucieni. Bumba tiek ievadīta no sānu līnijas. Kārlis Gabranovs diriģē mūsu komandu. Atgriezies laukumā Andrejs Kirīlovs. Man liekas, šajā spēlē pirmo reizi. Kārlis Gabranovs. Piespēle Kristiānam. Kristiāns Ekam. Eka virziens uz grozu. Nomāna 3 sekundes. Metiens garām. Un Laikovs savāc atliekošā bumbu. Atdod Pisarevam. Un tehniskā piezīme, cik es saprotu, Ilgona Ekam. Nu, tas ir Ilgoņa stilā, varētu teikt, kad viņš ir uzvilkts. Tad nesportiskā vai tehniskā ir tāds jautājums. Tehniskā piezīme. Tehniskā piezīme. Un 2 soda metieni un bumbu tiks atdot arī Baski Neva Stars. Metienu izpilda Sitņikovs. Nē, Boļšakovs, tad kurš met? Nu, varbūt izmetīsim Lozi, ko? Kurš tad metīs? Boļšakovs. Ir precīzi, 54-39. Rezultāts paliek tāds pats, 53-39. Baski dodas uzbrukumā. Un šobrīd Pisarevs, Laikovs. Un šobrīd kam tad tiek piešķirta piezīme? Numur 23 Sitņikovs saņem piezīmi. Savukārt Gabranovs aicina savus kolēģis, lai saņem gala auta bumbu. Viņš iedod bumbu Elvim Murgam, Elvis atpakaļ Gabranovam. Kārlis dodas uz priekšu. Vajadzētu mēģināt vismaz uzlabot rezultātu. Un bloks šots Sitņikova izpildījumā. Kārlis Gabranovs met gala autu, Elvis Urga. Un Kārlis Gabranovs samazina punktu starpību līdz -13, 4:40 līdz 4. ceturtdaļas beigām. Jermoļinskijs. Boļšakovs met garām, bet savāc pats atlikušo bumbu. Vēlreiz Elvis Urga strīds bumbā. Strīdus bumba. Kam tiks bumba? Vefrīga. Vefrīga. Izmetīs sānautu Kārlis Gabranovs Ilgonim Ekam. Ilgonis gaida, kamēr bumba pārripos pāri centram un tad sāks fiksēt laiku. Tieši tā. Nu, ko tad? Laikam trīnīts. Nē, trīnīts nesanāk. Elvis Urga, Kārlis Gabranovs un numur 78 Jermoļinskijs saņem. Kaut ko saņem, kādu piezīmi nezinu, bet kaut kādu piezīmi saņem. Sekretariāts man mazliet nepalīdz, bet tas... šobrīd 4. piezīme. Paldies, meitenes. Rezultāts ir 54-41 par labu Baski Neva Star. Kārlis Gabranovs met garām. Boļšakovs savāc atlikušo bumbu. Sitņikovs. Pisarevs ar bumbu. Pisarevs vēlreiz. Pisarevs. Un bumba tiek atdota Vefam. Jeb Ilgonis Eks veiksmīgi nospēlē aizsardzībā kopā ar Elvi Urgu. Palīgā sauc Elvis.
Gabranovs steidz palīgā, tagad ir virziens, jā, nav kas atklājās. Kārlis cīnās ar Laikovu, veiksmīgi, 5 sekundes, 4. Kārlis mēģināja tā viltīgi iedot piespēli, bet tam nebija gatavs Elvis Urga. Kārlis pārdzīvo, protams, kad Spānijā šādas piespēles iet cauri, bet nu šeit mazliet līmenis ir pa zemu Elvim pagaidām. Cerēsim, ka tas augs. Tagad Kārlis Gabranovs, Elvis Urga. 3:20 paliek līdz 4. beigām. Gabranovs. Kārli izdomā kaut ko. Tikmēr diskutē 2 centri. Sitņikovs ar Eku stāsts viens otram anekdotas laukuma centrā. Tikmēr zaudējam bumbu uzbrukumā. Laikovs. Sitņikovs garām un bumba tiek atdot Vefam, jo no Boļšakova pirkstiem bumba izgāja autā. Kārlis Gabranovs met no gala līnijas. Ilgonis Eks, Gabranovs, 2:55, 41:54, -13. Gabranovs iet līdz galam un varbūt avanturisks metiens. Jermoļinskis ar bumbu meklēs Laikovu. Laikovs nosekts un pats Jermoļinskis gūs 2 punktus, 56-41, -15. Kad līdz 4. beigām paliek 2:30. Tagad saspēli vadīs Ilgonis Eks. Tā izskatās, Ilgonis saprot, ka viņam jāparāda vismaz viens super triks, bet uzbrauc uz gala līnijas un Ilgonis ir noguris, pieprasa maiņu. Viņu vietā dodas Agris Lasmans. Nu, šī spēle nav labākā Ilgoņa izpildījumā, diemžēl. Ko lai nu tur saka. Mēs no viņa gaidījām līderu lomu, bet šajā turnīrā tas neizdevās. Nu, bet ir objektīvi iemesli, kāpēc tas neizdevās. Tagad Sitņikovs 3 punkti garām. Boļšakovs savāc atlikušo bumbu. Kirilovs vienkārši noguļ. Un minūtes pārtraukumu pieprasa Aigars Miklaus, VF Rīga treneris. Rezultāts ir 41:58. 2:09 paliek līdz šī turnīra beigām. Jāatzīst to, ka šajā spēlē vairs mēs nevarēsim cīnīties par uzvaru. Tad varu paziņot tikai to, ka turnīra labākie spēlētāji vai star team, labākie dažādās klasifikācijas punktos tātad ir. Šobrīd nosaukšu visu piecinieku. Aleksandrs Krasjuks Alianse, kam ir 1 punkts medicīnas klasifikācijā. Savukārt Kārlis Gabranovs VF Rīga 2,0 punkti medicīniskā klasifikācijā. Leo Pekka Tahtī Alianse Somu leģionārs ir 2,5 punkti. Sitņikovs Dmitrijs 4,5 punkti. Sitņikovs Dmitrijs ir Basku tātad komandas pārstāvis, kas šobrīd ir laukumā. Un Vasilijs Kočetkovs Kriļa Barsi Kazaņa Tatārija Krievija ir 5 punktu medicīniskā klasifikācija. Tāda sekojoši ir tātad All Stars šim turnīram. Mēs turpinām reportāžu. Bumba tiek atdota Kārlim Gabranovam. Tālāk Agris Lasmans. Piespēle tāda, nu, ne šis, ne tas. Bumba pāriet pāri visam laukumam un iziet autā. Pisarevs tagad piespēlēs. Piespēlēs Lazarevam. Lazarevs Pisarevam. Pisarevs virzās pa labo malu. Meklē, un nu, Kirilovs, blokšots un bumba ir autā. Pisarevs metīs autu. Lazarevs atklājās. Lazarevs meklē garos, atrod Sitņikovu. Pisarevs atkal ar bumbu. Pisarevs atdod Laikovam. Laikovs garākās rokas šajā
šajā turnīrā, gūst savus kārtējos 2 punktus. Rezultāts 60-41, kad līdz spēles beigām, tas ir jāatzīst, paliek minūte 25. Gabrānaus Urgā ir precīzi 43-60, minūte 21 līdz šīs spēles beigām. Lazarevs virzās uz Latvijas komandas aizsardzības zonu. Laikovs un tikmēr Kārlis Gabrānaus saņem piezīmi. Kur tā piezīme ir, Zani, parādi lūdzu? 3. piezīme, tātad 2 soda metieni. Būs jāmet Laikovam, Vasilijam. Pirmais metiens ir precīzs, 62-43, uzreiz 2 punkti, nē, 1 punkts, 61-43, 61-43, tikmēr Siķņikovs gūst vēl 2 punktus un, diemžēl, atkal -20. Ko tu darīsi? Neko nepadarīsi. Spēcīgam neko pagaidām nepadarīsi šajā sastāvā, bet nekas, nākamā gadā būs labāks sastāvs un gatavosimies Eiropas čempionātam, B grupai, un tad jau viss notiksies Latvijas izlasē ratiņu basketbolā. Šobrīd aizsardzībā veiksmīgi nospēlē Baski, 50 sekundes, viņi dodas uzbrukumā. Siķņikovs Lazarevs to nejūt, kad bumba viņam aiziet gar pakausi, un tagad galauti izmet Gabrānaus atdod bumbu, lēnām Birza, kamēr viņa pārripos pāri centram, lai leiet sekundēs, to paņem Urga atpakaļ Gabrānaus, metīs pats, pavirzās uz priekšu un met, protams, bet garām. Klusais metiens saķer galvu, protams, ka jāsaķer galvu pēc tādiem metieniem, bet Kārli, tu esi komandas līderis, tev jācīnās līdz galam, un to tu arī dari. Siķņikovs met pēc svilpes, tātad grozs netiek skaitīts. Savukārt Āgris Lasmans saņem savu, kuru piezīmi, Zane? Tātad Vefrīgai ir piezīme norma, 18 sekundes, 16,9 sekundes līdz spēles beigām. Minūtes pārtraukumu pieprasa Vefrīga. Kāda būs kombinācija? Tagad interesanti, 16,8 sekundes līdz spēles beigām. Galvenā turnīra kombinācija tiks izdomāta. Ilgons Eks tagad mēģinās ieskaidrot, kā tad pareizi būtu izspēlēt. Un savukārt es tā īsumā finalizēšu šo reportāžu, jo paldies Sporta centram ka bija iespēja parādīt ratiņu basketbolu tiešraidēs, un es domāju, ka daudzi cilvēki saprata, kas ir ratiņu basketbols, ka tas ir foršs sporta veids, tāpat kā basketbols, un savukārt visiem citiem interesantiem es aicinu mēģināt trenēties ratiņu basketbolā un spēlēt šo skaisto sporta veidu. Tagad paliek līdz spēles beigām 16,8 sekundes. Gabrānaus izmet Kirilovam. Kāda būs tā kombinācija, ko ieskaidroja Ilgons Eks no mūsu treneru soliņa? Kombināciju pagaidām neredzu, joprojām redzu, kad ar bumbu ir Lasmans, tāpat Gabrānaus Kirilovam. Protams, kad Kirilovs nevar 3 spēlētāju ielenkumā gūt grozu un spēle ir beigusies. Tātad 63-43 uzvara izcīna mūsu viesis Sanpēterburgas Baski Neva Stars. Savukārt es saku paldies skatītājiem par uzmanību un varu pateikt tikai, kad pirmo vietu izcīnīja Nevski Alians, 2. vietā palika Baski Neva Star, 3. vietā Kriļļa Barsi Kazaņa, 4. palika Baltkrievijas komandas, 5. Vefrīga un 6. ir Draugista Viļņa. Vēlreiz paldies par uzmanību. Ar jums kopā bija Andris Ulmanis. Visu labu!